stafetes maiņa. Tālāk nāk arī Jānis Rozi. Bruno Krausi uztaisīs ar aplausiem, sagaidām Jānis Rozi. Jānis Rozi speciāli priekš jums, speciāli Inčkalnā no Inčkalna iedzīvotājiem. Inčkalnā dzīvo tuvākie čaļi Baltijā, kuri brauc ar motocikliem un taisa tāds kā neviens. Speciāli tikai sevišķi Inčkalna svētku apmeklētājiem. Riepu ražu airaudu. Tas ir kaut kas pašā vidū, pašā Inčkalna centrā. Nav te daudz vietas, ļoti šauri, būtībā tā kā koridorā ar Kalašņikovu šaudīties. Ar tik lielu jaudīgu motociklu izzināties par šauru ieliņu un galā apgriezties un sataisīt rikus. Tas ir kaut kas. Jā, Jānis Rozīts, pēc apriekš mums. Un, pāri pa vertikāli. Vienbrīd motocikls jau bija pārstāries uz aizmuguri. Tā kā inerts vēl višķi ir. Jāncim vajag dabūt atpakaļ. Nekad apsolīt, ka jūs nemēģināsiet kaut ko šitāt atkārtot uz saviem motocikliem. Tas noteikti nebeigsies labi. Tāpēc vienkārši skatāmies, baudam, svinam svētku vienā no pēdējām siltajām vasaras dienām. Atzīmējam to Inčkalnā. Te ir ko redzēt. Kaut kas notiek labi, ja reizi gadā, un pie tā mums nav jāpērk biļete. Mēs vienkārši mute vaļā skatāmies uz šito benzīna baletu, un mums vienkārši ir šoks, jo kaut ko tādu izpildīt, tas taču ir jāmācās visu mūžu. Kaut ko tādu jūs neredzēsiet ne cirkā, ne baletā, ne teatrī, ne tautbaseinā. Kaut kas tāds notiek tikai šeit, Inčkalna centrā, uz gludā melnā asfalta. Ar kārtīgiem standa čaļiem. Tas motocikls knapi, mazi apgriezieni, bet baigais līdzsvars. Es domāju, dažs labs kaķis varētu apskaust tos, par viņu līdzsvaru izjūtu. Ļoti fizisks un arī tāds līdzsvaru prasošs veids. Un kur vajag diezgan labus nervus un diezgan spīdīgam arī jābūt. Tomēr, to tāpat vien nevar iemācīties. Nāks arī kādreiz kaut kur nogāzties un apskādēties. Tagad viss tas, kas ir iemācīts, tas ir ļoti smagi nācis, bet izskatās ļoti viegli. Vienkārši sēžam un atpūšamies. Braucam kāju par kāju. Cits tā dīvānā sēž, Jānis tā mierīgi sēž uz braucošu motociklu. Inčkalna centrā mums visiem pa priekšu, pat attais bāku vaļā mierīgi. Aiztais ciet, pārvod, ka benzīns vēl ir, tad šovs var turpināties. Viss ir kārtībā, degviela un dietiem. Ja viņš kādā reizē rādīs, ka jāpielē, varbūt, ka neskarieniet uz teiz lietu, ja? Ja šovs nav sarunās, tad tā varbūt uzreiz darīt nevajag. Opiņā, laižām, kurš gribēja palidot. Un mēs tad varam skatīties, kā tas notiek ar cita veida motociklu, kādu kādiem, parasti tā kā biežāk standā uzstājās. Šis tāds populārāks motociklu veids. Honda CBR 600 kubi. 600 kubi un stipri liels zobrats aizmugurē. Tāds parasts 600 kubi motocikls, protams, nav tik jaudīgs, lai varētu šeit spolēt no rauda ratā noiet. Tātad te ir motocikls. Tāds, ka ielai vairs nedēļ, tiks sporta rīks. Tieši pārpēc tā varētu veikt visādus trikus. Tur, lai var uzkāpt uz bākas, tāda blakanāka bāka. Tur, lai lampas neķerās, lai kāsli pārstūrē. Pakaļējā daļā ir. Tas ir riktīgi bailīgi, ka viņš pārlidos pāri. Nē, bet kaut kā viņš tur noturējās. Tas bija ļoti satraucoši. Es neviņš tā gribēju, vai? Bet tas bija uz limitiem. Tās bija tā uz robežu. Mēs tiešām esam pelnījuši to ņem kaut kāds aplausus. Ārprāts! Edgar, kur tu brauc? Tu pats zini, kur tu brauc vispār. Tas ir baisi. Tā vienkārši mierīgi ratā, tā kā tas būtu pilnīgi normāli. Tā mēs visi cauram dienām darām. Es pastīšos to visu no otras puses, varbūt labāk izstāst nekā pēc savu. Jā, vispār šeit visai labāk, ja nav tik karsts. Tīgas stāv tā, visai sauļojās. Arī vispār nākamajiem komforts redzat. Tīpatā. Te vajag divreiz vairāk aplausus, te ir divreiz nopietnāk. Viss tas jāskatās. Divreiz trakāks dosas. Marija Kaunes un Jānis Rozīts. Marija ir iekšā, viņai ne tikai cauri ceļgali, bet arī pēkrekls ar likiem elkoņiem. Viņa pilnībā paļaujās to, ko Jānis darīt. Vienkārši tic viņam vairāk, tikai tas labs jēzus, es domāju. Viņiem vienkārši ir ķīver galvā, viņi gatavi ir pieņemt jau kāds triks, kāds Jānis izpildīt. Es nezinu, ko viņi tagad darīs, bet viņš tas jau bailīgi. Daudz solos bailīgi jau tagad. Marija vienkārši mierīgi stāv.
Un Jānis vienkārši, padod rociņu, jā. Tas tev nav nekāds trūka driķos, te ir kārtīgi deja ar motociklu un divām ķiverēm. Jānis Rozīts un arī Kaunasē ļoti labs spēka pāris stanta raidingā. Tas ir ļoti nopietni, tur ir jābūt diviem, kas ir izdarīts. Un tā, ka viens ir pasaucams jebkurā brīdī, kā rallijas turmans, lai lasa kladē, ka ir kopā jātrenējas, kopā jādomā un kopā jācieš, ja kaut kas nesanāk. Tas ir ļoti nopietni, liela atbildība un milzīgi uzticība vienam uz otru. Jānis Rozīts arī Kaunas šobrīd Inčkalnā rāda, ko var izdarīt divatā uz motociklu. Es ceru, ka Jānis zina, ka viņi otrādi apsēdās, ja? Ko viņš tagad darīs? Kāds zina, ko viņš darīs? Es nezinu, bet ir tā kā diezgan satraucoši. Ko viņi tur redz sev deguna galā? Vienkārši garām slīdošu asfaltu. Bet tam vēl zina, ka cilvēki brauc ratā un jātur līdzi, vai tev ir jāturās tur aizmugurē, tur nevar ritrubēji arī grīļoties un padoties. Būs tikai sliktāk, vai 100% jāpaļaujas to, ko dara Jānis, un jācer, ka viss būs labi. Ar aplauksiem! Ritīgi sitām plaukstīņš un ienākam gaisa trūtīs un bļaujam ritīgi jūtam līdzi. Tas ir nopietni. Neko no šitā nemēģiniet un nesapņeviet darīt uz savu motociklu. Labāk nāciet skatīties Stuntfighter klubu šovu šeit Inčkalna centrā. Tas būs stipri drošāk un izklaidējošāk. Lai dara tie, kas māk, lai dara tie, kam sanāk. Jānis Rozīts un arī Kaunas. Viņi tur pagrās, tur pateicis, tiešām prociņā. Viņi zina, kur tur var pieturēties. Vispārējos satiksmes noteikumos nav nekas rakstīts, kur jāsēž pasažieriem uz motociklu. Sēžam tā, lai jaudavāk skats. Paldies visiem labajiem Inčkalna iedzīvotājiem, kur atnāca uz šovu un atbalsta mūsu braucējus un cīnītājus. Stuntfighter arī ļoti labi cenšās šodien Jānis Rozīts un arī Kaunas jūsu rīcībā. Kas tur mums arī jāsaka kaut kas tam līdzīgs. Šoriks kaut ko rādīs. Mēs nedaudz višķiņu pieremontēsim to motociklu. Bet tikmēr novēliet Omkalinu Žorikam neasakas. Omkal Žoriks atbrauc te jums no Ķīšas ciemos parādīt, kā tas ir, kad motociklam nav jaudas, bet ir līdzsvars cilvēkam. To jūs spēsiet. Vecos Forte īžu. Kārta jau kāds nevar uz topi aizbraukt, no? Tev šodien ir galvenā balva par skaistākajām mūsām. Tam ir kāds savādāk. Pienāc pēc medaļu vēlāk. Lai tev veicās, to virsū. Jā, es sagatavošu medaļu. Omkal Žoriks ar jums šodien. Atciet! Viņam ir viss pasaules dārgums uz muguras, viņa dārgākā makšķere. Viņš vairāk uztraucās par savu makšķeri nekā par savu muguru. Ja kaut kas ap mugurē nokrakš, viņš tā ir mugura, nevis makšķere. Jo tā makšķere maksā vairāk nekā 2 īži, un to viņš noķērs jau abus 2 asarīšus, kurus pēc tam atpakaļ. Un tagad viņš ir atbrauc pie mums ar visdrošāko ķīveri pasaulē. Tā ir ķīvere, kurā tu vari justies vislabāk, ja tev vispār tāda ir. Tas nozīmē, ka tu esi izdzīvojis jau kopš 1960. gada, jo nekā savādāk tā ķīvera dzīvē dabūt nevar. Omkal Žoriks spēcās šodien ar saulrieta krāsas mīžu. Ir iepriecināt mūsu, tas ir tik patīkams un spilgts kontrasts pret to, ko darīt. Jānisam arī pirms brīdī ir, ka zinām, jautrību. Ko viņš dara? Es zinu, ka Hārlim ir kaut kādas bremzes, bet brīžam jau nav bremzes, tur vienkārši jāvēl kurps pa zemi. Tā ir drošākā lieta. Nav bremzes, ne? Tāds ātrums. Un mierīgs. Viņš sēž tā kā uz Albera apnāca balkonā. Viņš skatās uz tādiem. Šī tā triko neviens nebija te rādīt. Omkal Žorikam ir savas triku pārēt. Iemāk izlaidēt būli. Esmu mierīgs. Garākais stanta čalis Baltijā, tik garš nav neviens. Viņš kaut kā savām garajām kājām stēja pārkā pārta motociklam un nesapīties. Tas arī nemaz nav viegli. Būs bišķi sastīts laikam, ja?
kā mēs skatētās dzīves nesāk pūtajās somā, tas jau svarīgi, lai laicīgi beigt to pasāku maļienam brīdim. Jā, un Onko Žoriks teica, ka vakar viņam esot bijis no visam cīstīša motoru. Viņš par naktis var dabūt no vadiem kaimiņiem citu motoru. Tagad ir ielikts un iet, tad ir speciāli priekš jums. Onko Žoriks var ierakties un apsties kā ceļ, pasties kā iet. Karburātors esot viņa vecais labais, tad motori žūdas ir jaunu, bet motors ir pitnīgi, uzticams un atsaucīgs. Tad ir vēsts, mierīgi, var laist vērā. Vienīgais, ko es tā kā, saprotu, ka tas ir stils, bet priekš kam tam mocim ir lampa, jūs varat pateikt? Jo nevienam citam tam stāv mocim nav lukuri. Onko Žoriks ar to izceļās, viņam moci tā kā vajag. Noliktu makšķeri varētu braukt uz apskatu. Numurs varbūt jāpieliek. Pagrieziens var rādīt ar roku, kā jau vecam mocim. Viss ir labākajā kārtībā. Cimros ar parunāsimies ar viņu vēlāk. Ja viņš stostās, mums ir pazīstama logopēdi, mēs iedosim kontakts, iemācīs apakaļ runāt normāli, tā kā viss būs labākajā kārtībā. Sakārtosim to lietu. Eleganti. Cilvēks ar labākajām mūsām un labāko makšķeru un vienīgo īžu stantā. Tagad pavadam viņa ar ovāciju un aplausiem un kārtīgi trosnīt uztaisam. Onko Žoriks. Viņam pakaļē ar riepu nodils 10 reizes ātrāk nekā priekšējā, jo priekšējā pie zemes vispār gan nepieskarās. Izņemoties brīžus, ka viņš mēģina bremzēt ar kurpēm. Visādi citāros, ka priekšējais ritenis ļoti ietalpā salīdzināt. Ko, jautrība ir. Man ir mazliet bail. Es jau vakar nokritu no motociklis, negribu otrais sadurt motociklis. Ko tas ir? Ar supervaiga motoru kvadriciklis. Totāli sadzīvē nederīgs vērķis. Vienīgais, kur viņam var likt, tas ir šādā šovā. Neko viņš sēdēs aizbrauks, vai ne? Neko pagadīt, viņš ir domāts tikai tripiem, kārtīgiem stāta tripiem, vai viņi var pazenot visus tripta braucējus ar dembiem, bet ir visu laiku jātur gāze. Un tā, lai viņš griezās, un tā, lai iet un ar vienu roku un nosties. Ja riteņi šī domāt, lai kārtīgi sakarbo, viņi plakani, tas jau nav motociklu riteņi. Daudz mazāk. Kā jūs nav bail tur stāvēt galā? Jūs ko esat iedzīvojuši kādu vai jums vispār no kādu bail? Tas ir ārprāts. Ja liela daļa, man liekas, tā kā Spānijā vēršu cīņās ir nebaidīties no vēršu un stāvēt uz ielas, tā Inčkalnā īstā drosme ir skatītājiem vispār nebaidīties no standa. Kā viņš atcerās, uz kur tas ir Inčkalnā? Es to nesaprotu. Tas ir šitā, neviena tautumeita nevar izturēt šitādu griešanos. Baleta dāmas jau sen būtu sejuši prātā dīdās griežoties, ja Jānis Mierīgs. Viņš apgriezās reizes 660 grādiem. Tās bija kaut kas, un uz 2 ratiem, un Mierīgi šitā kumo turās uz 2 ratiem izrādās. Vēsi mierīgi. Lūk tā, Jānis Rozīts ar speciālu stanta kvadriciklu. Vienīgais pasaulē šī ir slims instruments. Es man pa dienam pārdot nevar, jo neviens jau nav tik traks, lai mēģinātu kaut ko tādu braukt. Vienam šitā uz 2 riteņiem. Ak, tu dievi! Tas ir kaut kāds Jānis Rozīts un viņa kvadricikls. Jānis Rozīts, Bruno Rozīts, Edgars Šnepsts un Onko Žoriks un Marija Kaunese. Visi tā ir jādara. Marsieši un ieraudzīt Jānis Rozīts, viņš saprast, ko cilvēki nodarbojās uz šīs planētas. Es domāju, ka viņi aizlidot prom vienkārši aizvērtās. Dzersim gaļu, sākam malī, barbekju, dzersim gaļu uz kvadriciklu. Tas būs
Edgars Šnefs un Ozols Šoriks. Un Stanfēta klubs ar organizāciju, kas šito visu sakārtojuši, salikuši pa vietām. Un paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas šodien atnāca. Paldies visiem Īškalnu iedzīvotājiem. Paldies tiem, kas to visu sakārtoja un izdarīja. Šoriks atties mēģina nolaust šo te savu makšķiri. Un arī gribas pateikt paldies Ingai Freimanai no Īškalnu kultūras ministrei par iespēju saorganizēt pasākumu. Pasakam arī Ingai Freimanai paldies un aplausi. Un aplausi Jānim Rozītim, Bruno Rozītim, Marijai Kalnesē un Edgaram Šnepam. Edgars Šnefs speciāli no savas pilsētas atrodas uz jūsu pilsētu, lai parādītu šovu un šādi cilvēki, kas kaut ko tādu var izdarīt. Nav daudz. Šis ir vienīgais šovs pasaulē, kur kaut ko tādu var ieraudzīt, un pie tam nav jāpērk biļetes. Tagad visas braukšanas ir beigušās. Visi, kas grib nākat iekšā, varat sataisīt bildes, parunāties uz atlētiem, safočēties, papļāpāt, autogrāfus uzprasīt, droši veļamies iekšā, nebāžam pirksts pie izpūtēju riepām mazie bērni, ja?